Talsi. Esiet sveicināti Pakalnu un ezeru pilsētā, Talsos. Pilsētā, kur var piedzīvot atrašanos starp divām dažādām pasaulēm vienlaikus. Šeit mūsdienu māksla un kultūra savies ar vēsturi un dabu. Ieelpo to un vienkārši esi. Sabile. Esiet sveicināti Sabilē, romantiskā Kurzemes mazpilsētiņā, kura terasveidīgi izvietojusies Abavas upes senlejas skaistākajā un dziļākajā posmā Talsu novada dienvidu daļā. Valdemārpils. Esiet sveicināti ainaviskajā Valdemārpilī. Šī mazpilsēta atrodas Kurzemes ziemeļaustrumu daļā, Sasmakas ezera krastā un agrāk to dēvēja ezera vārdā – Sasmaka. Tagadējo nosaukumu Valdemārpils ieguvusi par godu jaunlatviešu kustības aizsācējam Krišjānim Valdemāram, kurš dzimis tuvējā Ārlavas pagastā, bet šajā pilsētā mācījies un strādājis par skolotāju. Dundaga. Sveiks, ceļotāji! Tu esi nonācis pašā Ziemeļkurzemes sirdī, Dundagā. Tādēļ aicinu tevi kopā ar mani izstaigāt Dundagas centra takas, piereizes pamācoties arī vietējo dunģeņu valodu, jeb latviešu valodas lībiskā dialekta tāmnieku izloksni. Kolka ir spicākā Latvijas vieta. Šaubies? Palūkojies kartē. Mūsuprāt, spicākā tā ir ne tikai tiešā nozīmē, bet arī pārnestā, jo šeit ir notikušas un joprojām notiek daudz interesantas lietas. Citiem šķiet, ka Kolka ir pārāk tālu no notikumu epicentriem. Tas nu dienu nav taisnība, jo Kolka ir Eiropas centrs. To neizdomājām mēs, bet kāds 19. gadsimta progresīvs latvietis. Esiet sveicināti Rojā, ciemā ar tik bagātīgu dabu un vēsturi, ka ar vienu dienu būs par maz, lai visu izzinātu. Izstāstīsim jums interesantus stāstus par putniem, akmeņiem, buriniekiem, zvejniecību, jūrniecību, mākslu, kultūru un sportu. Mērsrags. Žurnālists Pēteris Pintāns darbu par Mērsraga ciematu Mīlestības mezgls noslēdz ar pārdomām, kā mūsu trauksmēnajā laikmetā ieaudzināt ļaudīs mīlestību, jeb veco zvejsvīru valodā runājot, kā iesiet mīlestības mezglu visu ļaužu sirdīs, lai viņi mīlētu savu dzimto krastu, savu ciemu, savu pilsētu.